Es kā suns, svers un pienākums, manas acīs zaļas acīs tev vēl jāpakļauj. Vai tu esi atbildīgs par to, ko pieradini? Uzdod šo jautājumu pats sev, uzdod šo jautājumu citiem. Un tad pavēro ielas, dzīvnieku patversmes un vēlreiz pajautā, vai mēs esam atbildīgi. Pamesti dzīvnieki uz ielām ir viena neatrisināta problēma. Ikdienu patversmēs dažādu iemeslu dēļ nonāk vairāki suņi un kaķi. Kādēļ tā? Iemesli ir vairāki, taču vairums no patversmē nonākušajiem dzīvniekiem ir cilvēku atbildīgās rīcības rezultāts, kā liecina Rīgā esošās dzīvnieku patversmes mājaslapās publicētie dzīvnieku stāsti. Rīgā vien kopā ir 5 patversmes – dzīvnieku draugs, Juglas dzīvnieku aizsardzības grupa, Tuti palīdzība dzīvniekiem, Ulubela un Kart dzīvnieku viesnīca un patversme. Šajās mājās vietu skaits ir ierobežots. Kad viesojāmies patversmē dzīvnieku draugs, mazo būrīti par savām mājām uzskatīja 77 kaķi un 26 suņi. Tie nav tikai sētas kranči un lauku pelēkie peļu junkuri. Tur mīt siāmieši, vācu aitu vilku suņi, bīgli. Kad jautājām cilvēkiem, kādēļ viņi maksā bargu naudu par šķirnes suni, mums atbildēja: cilvēks mīl ar acīm. Mums paskaidroja, kāda ir šķirnes dzīvnieku plusi salīdzinājumā ar bezšķirnes dzīvnieku. Mums pastāstīja, ka žēl jau ir to dzīvnieciņu, kas mīt patversmē, bet gribas jau tāpat kā mazu bērnu izaudzināt kucēnu. Tajā pašā laikā ir cilvēki, kas mīl ar sirdi un ir gatavi atdot kaudzi naudas arī par mazu kaķēnu no ielas. Un nevieni nav sliktāki par otriem. Kaislīgi persiešu pielūdzēji, Jorkšīras terjeru īpašnieki vai trīskarās kaķenes saimniece. Vienalga, slikti ir būt bezatbildīgiem. Stāsti, ko mēs stāstām bildēs, kustīgās un statiskās, vārdu virknēs un skaņās, nav nekas neparasts. Bet ik pa laikam ir jāatgādina, ka cilvēks ir cilvēcīgs un spējīgs uzņemties atbildību. Projekta laikā mēs runājām ar suņu un kaķu, labāk gribētos teikt draugiem, nevis saimniekiem. Dzirdējām dažādus stāstus. Un šis projekts ir tas, kas iznācis no tā visa. Es kā suns.